Nākošais Ziemassvētku tirdziņš, uz kuru mēs būsim ar saviem pinumiem, būs Valmiermuižā 22. decembrī, un tad doma ir 23. braukt uz Limbažu Ziemassvētku tirdziņu. Sieriņi dažādi ir pat saldie sieriņi. Ir bez piedevām ar ķimenēm, ar mozzarellu, linsēklām, dillītēm un putlatiņiem. 5 lati kilogramu cēnē. Vāra stiepļi, un viņi ir kususi, un viņi ir dažādāk izkususi, un arī izveidojuši tās rūtiņas sarkanās. Un tur jau viņš ir tāda kā tīkli. Un šeit, principā, jau kuram tām baltajām traukām, kur viņiem, piemēram, ir šī, vēl vāk redzēt toņas, tas arī viņš ir bijis tikai pārklāts ar baltu, un to visus tās krāsiņas iedavusi ir tieši tā pati stiepli. Un par tiem māliem, māli tā ir traka ņemšanās. Tur ir jādraudzējas gan ar gaisu, gan ar zemi, gan ar uguni, gan ar ūdeni. Un tas nemaz nav tik vienkārši, vai ne? Ar visām 4 stikiem? Jā. Ar ko tev vislabāk patīk draudzēt? Man vairāk ar zemi un ūdeni. Jā? Un uguns jau tā ir pat kulminācija, jo visi darbi ir apdedzināti malkas ceplī ar uguni. Un lielākoties viņi iztaisītu kaimiņamās virpes, griezdam kā senos laikos. Jā. Jā. Tāpēc kājas tādas resnas. Tāpēc kājas tādas resnas. Tā parādīs. Šitas ir kaut kas ļoti īpašs. Šie te, ko liek cepaškrāsnī vāraunieki, ja? Tie ir mūsu 8 gada kopdarbs. Ir pārbaudīts krāsnīs, oglēs un visu. Ceplis ir māte, un tad tie podnieki vienmēr ir šausmām, ka viņi kurina, ja? Viņi domā ārbrauc, kas tur būs, viņiem ir tādas radīšanas mokas. Un tad, teiksim, katrai šiem te pašiem traukiem vispār nekad nevar, kad ieliek ceplī, nevar zināt, kas tur beigās būs, kāda tur būs, kāds tur būs īsti zīmējums, kādas tur īsti būs krāsas. Un šīm tur dodām, tas ir, ja tā uzmanīgi skatās, tad tur var ieraudzīt dažādus tēlus un dažādus zīmējumus, kas kurai sirdī tur ir tuvāk. Te ir podnieku meistara mēģinājums glaznot. Viņš savu portretu vienkārši mēģināja. Dzērvis kungs mēģināja sevi atainot arī kādā traukā. Šitais portrets aizies pie Uģa somā. Šitais? Jā. Tev uzdāvinās speciāli krūzīti, kas ir tāda laika pēdējā mums atbildēt. Pirmajā Ziemassvētku dienā jāsēž mājās. Nedrīkst staigāt no vienas mājas uz otru, tad lopi noēd labību. Labību jau vajag maizes cepšanai. Un lai būtu daudz naudas! Jūs ziniet, kas jādara, lai būtu daudz naudas? Jādzied daudz!
Nē, jānoķer melns kaķis un jānes uz baznīcu! Mazi bērni skaisto dziesmu vārdzināti, vārdzināti. Mazi bērni skaisto dziesmu vārdzināti, vārdzināti. Budēlītis. Un aiziet. Ak, mēs abi divi, ak, mēs abi divi, ak, mēs abi divi, jā. Uz otru. Ak, mēs abi divi, ak, mēs abi divi, ak, mēs abi divi, jā. Iedamies. Brāli, brāli, let's brāli, stori, kas ir klāteņi. Brāli, brāli, let's brāli, stori, kas ir klāteņi. Sveiki, dodam nākošajam. Jā, un ak, mēs abi divi, ak, mēs abi divi, ak, mēs abi divi, jā. Šeit ir dabīgās ārs izstrādājums, ko no ārs gabalu var izgatavot, ko es taisīju. No 94. gada šo darbu strādāju. Un pašreiz kocainos arī esmu bijusi. Šeit ir aptieku tirgus. Ko mēs vēlamies? Uz medu skatāmies? Jā, medus. Uz medu? Dažādi ziedu, visi ir. Jā, visi dažādi ziedu medus. Tā, to karotīt beigās zem galda, ja te iziet putekšie medu. Kas tas ir par medu? No kuriem? Tas ir jūlija medus, Vaidava. Jā, nu... Cits jau teica, ka rubenieši te nāk, iesaka, ka nav vietējais. Labi. Es pabeigšu uzreiz. Šīnais ir vietējais ražojums. Ar divām rokām atadzīju.